Pirmā diena Beļģijā noslēgusies un sanāca apgriezt nedaudz visu vīkendu kājām gaisā. Pirmajā braucienā 2 komandas biedri blakus un Baumaņa Jānis un noteikti tur nebija vēlme ne saskrieties, nekādam izstāties un slikti nobraukt pirmo braucienu, bet no starta aizbraucu kā 4. jo startēju no Ārmalas. Pavisam cīņā aizmirsu, ka starp mums ir viens diezgan lēnāks braucējs, beļģu braucējs, un iegāju džokeraplī. Iznācu ārā un biju tieši aiz viņa un zaudēju daudz laika. Trase tāda, kur īsti daudz nevar apdzīt. Veselu aplēzi viņu nobraucu, pēc tam turpināju savu gaitu. Tāpat tās laiks tika zaudēts tik ļoti un 16. vieta, kas tiešām nav labi. Tad otrajā braucienā izmantojām visus trumpjus, kas mums bija. Jaunas riepas, ļoti labs starts, tīrs brauciens un uzstādījām mērķi būt top 5 un to arī izdarīju. Trešajā braucienā startēšu no Ārmalas, kas noteikti nav viena no labākajām līnijām, bet atkal vilksim ārā visus trumpjus, darīsim visu, ko varam un centīsimies uzbraukt labi, jo, manuprāt, trešais brauciens būs tas, kas izšķirs visas sacīkstes likteni. Vai nu viņš būs laba, vai nu viņa nebūs laba. Tā kā gaidam ar nepacietību un mēs esam gatavi. Pirmā diena, kur mēs Beļģijā? Viss kļūst iespējams. Lat Telekom.